rīta, katru vakaru. Tad līdz ar pagājušajā jau brīdinās, ne? Viņš ar lielu ar mocījās, motru rūku. Visiem citu. Un Aļģis arī, tas jau ir dzēns savas. Sums tagad gandrīz ņēma ar to slēgto. Jā, tas tiks noziņots viss. Jā. Tāpēc, kad spīd saule un mēnesis. Tāpēc arī šodien nav. Vienkārši nav. Ja kāds asarīts uzsitīs, tad būs labi. Savādāk mēģināsim aģigu pa zālēm palaist. Var būt. Bet, nu, švakarcerība. Netiek jau klāt savādā. Es pats nomēru. Es neticu. Ko tu netici? Kas pa mazu? Redz vēl vajag. 66. Vot es teicu 64, Cik bija 60? 66. 64. Cik? 60. Apus. Cik tas svars ir? 52. Kaut kas tā. Šito mēs varam uzreiz iereģistrēt, vai tā? Jā, es nenesēšu līdz aizies otru prastu. To kokus tev atgriezīšu. Tā nafti nogriezīs jau. Varbūt tā ir laba. No kā 4? Kas tas ir? Cik nav aizgāju, bet es šogad tur pie sprāķa izdabūju ārā. Tās. Divas ar visām pavadiņām, divas zivtās. Jā? Kas tu tev atbalstīt? Tu negribēji kādu līdaku? Nē, tas ir rūkam. 50 līdaka! Nāc pie manis! Tā, lai tu vienmēr atcerētos tev godaraksts! Buču, kas ir tas? Medaļu uz kakla karin uzreiz! Tas tur ir rakstīts. Ko tu tur atskatīt? Cepurs obligāti jātur galvā. Tātad, otrā vieta.
Uģis Puķe! 985 līdakā! Apsveic, Uģi! Foto! Nu, tu tālāk, sveic! Tur var pabučoties! Tas viss tev, jā. Tā, un šī dienas čempions ar kilogramu 890 gramiem līdaka vietējais monstrs Gunter Jansonam. Dīķa pārvaldniekam. Apsveic, Gunter. Gunter, priekš naudu jānova safari. Cepur maini nostulīt. Cepur noņem. Tu esi cienīgs, neesam. Tā, un vēl nopelniem bagātai saimniecei Sarmītei par zivis zupu. Aldi! A kāpēc tu tikai bučo pēdējo? Viss vajadzēja bučo. Durās, šausmīgi jūtīgs Tas lūgas. nekad jāpaciešas. Jā? Nu tā, paldies visiem par piedalīšanos. Cerams, ka nākošais gads būs veiksmīgāk. Ziemā taču noorganizēsim vienu čempionātu atkal, bet tur es domāju... Ko? Zemlēts. Nē, zemlēts makšķerēšana. Tie, kas nemakšķerēs, tos paši zemlēt. Un cerams, ka 2. maijā arī uztaisīsim spinningošanu. Atklāšanās sezonas pavasarī. Pirmajā ir piekdiena. Es domāju, ka 2. Pirmajā būs visi novilkuši un atkal būs interesanti. Nu tā, tālāk 2. daļu paši izdomājiet, kas un kā. Jā, dejas uz jūsu rēķinu. Jā, sajiet kopā ar čempioniem, mēs gribam visu nofotografēties, protams. Un pie dīķa? Jo. Ak, Dievs, kas ir pilnāk. Vien jāstā. Mums ir svaignes. Maidām. Viens tur parāds zobus. Es ar Beltiņam zinu, ka būs. Beltiņa reiz mās. Vēl viens arī. Brīvs pa čempionu. Pilnāru pielikas saimnieks meklē sievu piedāvājumu. Varbūt mānta nedrīkst šaidīt. Arī. Audu vajag. Atdod pirmu, biedrības īpašumu.